Mums visiem nav cita ceļa, kā būt kopā, lai varētu sveikt pasauli tās izdzīvošanas izredzu vārdā, tās tīrības, tās likumības, tās ticības vārdā. Es neesmu kristīts, bet tas netraucēja man dzīvot kristīgi un kā nekad agrāk solidarizēties ar baznīcu, ar kristiešiem, kuriem sāp viņu sirds apšaubīšana, kuriem sāp apvainošana jūtās Dieva un dvēseles zaimošanā. Esmu tēvs savai meitai, dēlam un vectēvs 3 mazbērniem. Esmu priecīgs šeit redzēt tik daudz ģimeņu, sievu, vīru, māšu, tēvu, meitu, dēlu un mazbērnu. Mums nav cita ceļa, kā apzināties savas ģimenes un lielo ģimenisko svētumu un ar to līksmi sveikt pasauli tās izdzīvošanas vārdā. Esiet sveicināti, mani mīļie! Mani mīļie, bet visiem tiem, kas iedomājušies sevi par vienlīdzīgākiem mūsu vienlīdzībā būt, mēs pasakām skaidri, ja jūs spējat radīt bērnus, radīt, dzemdēt savus, nevis adoptēt, tad māciet un audziniet viņus, audziniet un māciet savus, bet rokas rost no mūsējiem. Un tu augsti godātā, cienījamā vara, kur tu patreiz esi, šeit vai Vērmanas dārzā? Ja tu vara, esi mūsu likumības likumīgais sargs, ja tu ar likumu un varu nesargā likumu, tu paliec viena bez savas tautas, bez ģimenes, bez bērniem, bez skolas, bez nākotnes. Esiet sveicināti, mani mīļie, tīrībā, likumībā, ticībā, veselīgā miesā, gaišā, skaidrā un godīgā garā, lai Dievs ir kopā ar mums. Nē, homoseksuālismam! Man ir patiesa prieks, ka mēs šodien esam spējuši mobilizēties un tik lielā un kuplā skaitā atnākt un nostāties savu ģimeņu, savu vērtību un tradīciju sardzē. Jo mēs taču nevēlamies, lai pederasti ienāk Latvijas skolās un aizskara mūsu bērnus. Mēs nevēlamies, lai agresīvi homoseksuālisti iesniedz savu guļamistabu Rīgas ielās un rīko savas provokatīvās izvērtības parādus Rīgas sirdī. Mēs nevēlamies, lai dažādi netīri laikraksti, kā piemēram Diena, atklāt saimo mūsu vērtības un iergājās pa savienības vairākumu. Mēs nevēlamies Latviju, kurā valdītu zilā sorosiešu diktatūra. Un mums ir iespēja būt aktīviem, mums ir iespēja būt enerģiskiem un darīt, ko šīs lietas labā. Mums ir dot iespēju iet un parakstīties par savu bērnu nākotni, par savām tradīcijām. Un lai nāk tautas referendums par Latviju bez uzspiestām vērtībām, par Latviju bez homoseksuālismu, par Latviju bez nāves kultūras propagandas. Es ticu, ka tautas veselais saprāts un tautas griba šīs lietas sakārtos, jo kopā mēs esam spēks. Paldies! Jūs redzat jau, kas šobrīd notiek. Vienā Rīgas pusē notiek kas? Viņi domā, ka viņi svētkus svin, bet viņi nezin to, ka viņi svin savas bēres. Mēs svinēsim svētkus, mēs svinēsim uzvaru, jo ar mums ir Dievs. Ministrs Kastēns integrācijas ministrijā, kurš šodien ir nofinansējis principā visu homoseksuāļu programmu, visu viņu praidu. Es vēlreiz teiktu, kauns pirmai partijai Latvijas, kauns ministram Kastēnam un personīgi Aināram Šlesaram, kuri ir nodevuši ģimeniskās vērtības, kuri nostājās pret tautu, kuri naudas dēļ nostājās homoseksuāļu pusē. Paldies! Parakstieties zem memoranda!
vajadzīgs, mazliet miera mājās. Tā jau visa šķiet par daudz, bet kā vēlies nav. Rīta gaisma ceļu klāj, kurš ved mani tālāk, un es nezinu, kam lūgt to, ko vēlos sagaidīt. Rītu mazliet, vakaru mazliet, Rīksnes mazliet, pilšanos mazliet, skoliju mazliet, cerību mazliet, sapņus mazliet, tevis mazliet. Jau set vēl sākumā, visa kā ir bijis. Pirmie prieki, vilkšanās, pirmās asaras. Un ja būtu vēlreiz ļauts, ceļu sāk no gala. Klāt pie visa, kas reiz jau bijis, es vēlētos rītu mazliet, vakaru mazliet, veiksmes mazliet, vilšanos mazliet, skoliju mazliet, cerību mazliet, sapņus mazliet, tevis mazliet. Bet kur liek tas, kas nepiepildījies? Tas, ko katrs kādreiz klusi vēlējies. Rītu mazliet, vakaru mazliet, Rīksnes mazliet, vilšanos mazliet, skoliju mazliet, cerību mazliet, sapņus mazliet. Super, paldies! Paldies! Kā jūs jūtaties viss kārtībā? Aizmirsiet, aiziet tur pie zaļajām teltīm parakstīties par to visu pasākumu.